Labdien Latvijā, Vēnspilī un pasaulē. Šai haosa laikā ir jāsaglabā skaidrs saprāts un abas kājas uz zemes. Mūsu latviešiem mēs tomēr esam zemes cilvēki, un nevajag noliegt tiem, kas dzīvo Rīgā, bet no zemēm aizbēguši. Mēs visi esam zemes cilvēki, un to sazemējam šobrīd arī ļoti, ļoti vajag. Parasti jau pēc 40 tā kā velk uz to zemi, un citam vēl agrāk. Man tas bija agrāk. Cits stāsts, ka nepatīk ravēt. Man vienkārši patīk ravēt. Ļoti, ļoti. Protams, panāk to, ka tur ir tīrs, un ka tam augam tur pietiek vietas. Jā, viss tā pasaule jau momentā vienmēr ir bijusi kāds attīrīšanos uz to, kad uz dabisko izlasi, protams. Un tad ir jāsaprot viena lieta, ka ne visus var glābt, un ne visiem var palīdzēt. Tā vienkārši ir. Un tur daudz nevar mainīt. Ne medicīna, ne brīnumi. Tas ir jāpieņem. Un tāpat kā nāve ir jāpieņem, arī to nevar grozīt. Arī tad, kad koki mirst, un bīstamie koki ir jāzāģē, lai neciestu cilvēki un viņu īpašumu. Mums tā izstrāda rīd pilnīgi par nepako, un te pašā laikā lielai daļai neuztraucās, ka kāds bērns nav paēdis, ka mamma nav mājās, vai mamma ar draugiem cilā glāzes, un bērniņš klīst pa lauku. Un tas ir tupat. Arī agrāk tā bija, bet agrāk bija kaimiņtantes, kas iesauc iekšā, uzsmērē maizīti, iedeva tējas krūzīt vai zupas šķīvu. Šobrīd tā nenotiek. Šobrīd tik ļoti, ļoti mēs katrs savā stūrī sēžam. Es tā diezkā nevaru. Un es domāju, ka mēs esam tik maza tauta, ka mēs tā vispār nedrīkstam atļauties būt tik vienaldzīgi viens pret otru. Ka pat tik tā, ka kaimiņš kaimiņam labrīt nevar pateikt, ka jauni vīrieši nopirkuši māju, bet staigā kā buļļi starauktām pierēm un nevar labrīt pateikt, un kur nu vēl pasmaidīt. Kas te viņiem trūkst? Domājat, viņi tos to var atbildēt? Nevar. Viņiem tā kā visi būtu, un tik un tā viņi ir neapmierināti. Jo ne jau konts bankā dod apmierinājumu, ne jau pilns naudas moķis dod apmierinājumu, bet mērķu piepildīšanu, un to mazo mērķīšu piepildīšanu. Arī to bērnu spītību vajag iemācīties pieaugušiem pārvērst par mērķtiecību. Un galvenais ir spērt pirmo soli. Tas ir ļoti svarīgi. Un tas nav atkarīgs no citiem. Un šodien mazāk vajag pļāpāt, mazāk vajag likt iekšā internetā, ko jūs tur darat vai nedarat. Tās viss ir pēdējās muļķības un teātris, un daudz par to saņem naudu, un jūs par to brīžiem pat maksājat, tāpēc, ka kāds jūs māna. Nepavēlt ir teiciens, kamēr būs aicis, tikmēr būs kas cērpa. Naudu var nopelnīt tikai un vienīgi ar darbu. Tas, kam viņa viegli nāk, tam tikpat viegli arī aiziet. Paliekošas vērtības no paudzes uz paudzi nāk ar smagu darbu, ar darba tikumu un ar prieku par padarīto darbu arī. Un ne jau Latvija sākās no 18. gada, latvieši bija daudz arī senāk. Un tos, ko izsūtīja 41. un 49. tie nebija jaunsaimnieki. Tie bija vecsaimnieki un viņu pēcnācēji. Tie bija nomnieki no muižas, kas kapēciņu pie kapēciņa, lai pēc tam izpirka zemes, un bija šīs saimniecības, un bija bērniem tas darba tikums, un neļauj meitām precēt sliņķus un dzērājus. Var saukt par snabiem tos vecākus, bet viņi rūpējās par savas dzimtes izdzīvošanu un nākotni. Un tas būtu jādara arī tagad, gan par ģimenēm, gan par valsti. Mēs nevaram atļauties, mēs esam pārāk maz. Un kamēr nebūs kārtības, kā tad tie bērniņi var nākt? Viņi tur augšā gaida, viņi ir noskatījuši vecākus, bet šobrīd viņi vēl negrib nākt.
jo kārtības nav nemaz. Bet viņi tur augšā, un kosmos būtībā ir kārtība. Un kosmosa likumi ir Dieva likumi, tos neviens nav mainījis un nekad arī nemainīs. Tas ir cilvēks, kam visu patīk iztulkot pēc savu prātu. Un lai jūs neaizvest neceļos, paļaujieties uz to, ko jūs jūtat. Jūs jūtat, ka jums jāpagriež muguru, pagriežat. Jūs jūtat, ka jums jāiet uz priekšu un ejiet. Nevar dzīvot tikai ar prātu. Nekas jau nesanāks, tāds kārtīgs grāvs, kā šobrīd visā pasaulē. Ja domā, ka mākslīgais intelekts var aizstāt cilvēku, nevar, jo mākslīgam intelektam nav saiknes ar Dievu. Tā ir mašīna. Un tā ir cilvēka izgudrot mašīnu. Un ko cilvēks tur ieliek, tas tur arī ir. Kādi iedomājas, kā viņi valda par pasauli, ka viņi paši bagātākie cilvēki? Viņi nav bagāti. Tā ir tikai nauda. Bagāts ir tas, kam pietiek. Bagāts ir tas, kam gandarījumu dod viņa darbs. Un reizēm ir mazliet arī jāpagaida, kad tu sūri grūti strādā. Tu dari labu, bet tevi nenovērtē. Tas nenozīmē, ka tu apstāsies, tu ies uz priekšu, un tad pienāk mirklis, ka to cilvēks saprot. Jo reizēm mēs tulkojam cita rīcību, cita teikto pēc sava prāta, bet nevajag tulkot. Tāpēc būsim mēs gudri, runāsim īsi, konkrēti un latviski. Tā kā to dara es. Un paldies, jūs manī klausāties, jūs man jau atpazīstat, pat uz ielas, arī citā pilsētā. Es jūs tik ļoti mīlu. Visus. Savus bērnus. Un paldies, ka jūs man esat. Un šodien es saņēmu skaistu dāvanu. Tas ir akmenis amonīts. Tas ir miljoniem gadu sens. Man to uzdāvināja. Puisis, kuram dzīvība izglābs Skotijā ar viņu brāļu palīdzību. Un viņš man šodien sagādāja ļoti lielu prieku. Paldies, Martin, par akmeni. Un paldies par to, ka tu esi dzīves vesels un ka tu mainies un domās tikai un vienīgi par savu veselību, jo nekā svarīgāk tev par to nav. Un tad jau vispārējais arī notiks. Lai visiem izdodas mīlēt sevi. Atā.